Šodien mans referāts būs par dzimumu un dzimumu attiecībām un nosticismām. Šo referātu mans mērķis ir iepazīstināt mūsu fakultāti, mūsu studentus, arī viesus un pasniedzējus ar to, kāpēc būtu jāpēta dzimumu nosticismā. Un pirmais jautājums ir, vai tas vispār ir jādara, un atbilde būtu jā, tas būtu jādara. Sāksim ar tādām vispārīgām lietām ar to pašu terminu dzimte. Latviešu valodā un Latvijā pārsvarā mēs to attiecinām tieši uz valodniecību, uz dzimtes, sieviešu un vīriešu dzimtes vārdi. Bet visā citā plašajā pasaulē šis vārds gender, kas ir angliski, kas tiek tulkots kā dzimte, ir ar savādāku nokrāsu. Un tas neatiecas uz valodniecību, un mums tur bija diskusijas par šī te vārda pielietojumu dzimte, vai tas vispār būtu jādara latviešu valodā Latvijā, un es domāju, ka mēs varam lietot šo vārdu dzimte šajā referātā, jo vārdiem mēdz būt dultas trīskāršas nozīmes, un tad šis vārds, ko es lietošu, dzimte nav attiecināms uz valodu, uz valodniecību, bet vairāk uz saistībā ar dzimumu. Un tātad, mēs zinām, kas ir dzimums. Dzimums ir fizisks fenomens. Cilvēks vai kur citu radīt piedzimst ar ģenitāliem, vai nu viņš ir vīrietis, vai nu sieviete. Tas ir dzimums. Savukārt dzimte vairāk ir sabiedrības un laikmeta veidota kategorija pār dzimumu. Dzimte tiek tieši atvasināta no dzimuma, un ar dzimti saprot īpašības, ko piešķir dzimumam. Piemēram, ir vīriešu dzimums, un tad mēs viņam piešķiram, ka tas ir vīrišķs, aizsargājošs, agresīvs un aktīvs. Savukārt sieviete kā dzimums, tai tiek piešķirta sievišķā dzimte. Tas ir sievišķīgums, rūpes, emocionalitāte un pasivitāte. Un tādas šīs atšķirības. Tad dzimte ir īpašības vairāk, par īpašības vārdiem tiek raksturots. Un tālāk mēs varētu padomāt par prātu un augstāko realitāti un kāds tam sakars. Cilvēks parasti, ir divi veidi, vieglākais veids un arī grūtākais veids, kā mums runāt par augstāko realitāti, ir par to neko nepateikt. Mēs neko nezinām par to, mēs to nerunājam. Bet mēs arī zinām, ka gan baznīca, gan teologi ar to neapmierinās, un mums ir dažādas mācības par augstāko realitāti, kur tiek skaidrs pozitīviem jēdzieniem, kas tāds ir. Mums ir teleoloģija, mums ir metafizikas, kosmogonijas, kosmoloģijas un tā tālāk, kas kaut ko stāsta tomēr par realitāti, kur mums it kā nevaram izzināt. Un tad tādā veidā tas, kā mēs runājam par augstāko realitāti, ir caur šo izzināmo pasauli, caur mūsu sajūtām un caur mūsu pieredzi. Un arī dzimums var kalpot kā veids, kā runāt par augstāko realitāti. Ja šajā pasaulē mēs runājam par dzimumu, par vīrieti un sievieti, par roku un kāju, vārdu un krūtīm un tā tālāk, tad pārnesot to uz augstāko realitāti, rodas dzimte, jo nav vairs tiešā nozīmē runa par cilvēku, bet tikai par tām īpašībām, ko mums attiecinās uz cilvēku. Piemēram, mēs runājam par dieva aci, dieva roku vai tronī sēdošo dievu kā cilvēku. Mēs nedomājam, ka tas ir cilvēks. Mēs uztveram kā metaforu, kā alegoriju, kā salīdzinājumu vai ko citu. Tad tā ir tā pārnestā nozīme tam, ko mēs redzam šajā pasaulē uz augstāko. Un tādā pašā veidā arī dzimums ir analoģija dzimtei otrādi. Dzimte, dzimte ir analoģija dzimumam. Mēs paņemam tagad, es nezinu, uzīmēšu. Tātad, tas ir mana teorija, kāds ir attiecības. Ir vīrietis un sieviete. Vīrietis un sieviete. Un viņam apkārt ir šīs te īpašības. Sievišķa, emocionāla, raudulīga, māte un tā tālāk.
ir vīrietis, viņš ir agresīvs, aizsargājošs, karotājs, vadītājs un tā tālāk. Un ir tās īpašības. Un tad mēs varam runāt par šeit līniju, te mūsu pasaule, te ir augstākā realitāte, un ka mēs gribam kaut ko pateikt par, pieņemsim, par Dievu, vai par eņģeļiem, vai par kaut ko citu ar šiem te vīrieti un sievieti, mēs viņus pārnesam uz augšu, un mēs pārnesam uz augšu vairs ne šo, šīs atliek, mēs pārnesam uz augšu šo kategoriju īpašības. Un tad te rodas sievišķais, un no šī te uziet uz augšu rodas vīrišķais. Bet tās vairs nav dzimta, tas vairs nav dzimums, tā ir dzimta. Pārnestā nozīmē mēs varam pateikt, pieņemsim, ka Dievs ir aizsargājošs, Dievs kā vistu māte rūpēs par saviem bērniem. Tas ir cilvēciskas īpašības, ko mēs pārnesam. Savukārt dzimtas studijas dara pretējo virzienu. Viņi skatās uz dzimti, uz kosmoloģiju, piemēram, vai uz kaut kādu metafiziku, un viņi no augšas cenšas skatīties uz leju, kā šī metafizika attiecās uz cilvēku, uz sociālā konteksta vai uz vienu pašu individu. Bet atšķirība ir tāda, ka sievišķais vairāk neiet uz leju atpakaļ pie cilvēka, tikai uz sievieti. Sievišķais šajā gadījumā var iet gan uz leju uz sievieti, gan uz vīrieti, un tā arī ir otrādi. Vīrišķais var iet gan uz vīrieti, gan uz sievieti. Un ar to arī dzimtas studijas nodarbojas. Viņš pēta to, kāpēc nenoiet taisnu lejā vairs tikai tas viss, kāpēc veidojas tāda savādāka izpratne par cilvēku, skatoties no augšas uz leju. Un tie nav tikai mani murgi, man ir pamatojums, piemēram, šī te grāmata, tik bieza, viss ir aprakstīts par gnosticismu un dzimti, par dzimtas studijām un viss tā pētniecība, tā kā tas ir jau pamatots. Mēs jūs iepazīstināšu ar to nedaudz. Mēs varētu sākt ar dažiem, es gribētu vienkārši jums pādīt dažus piemērus, kā tas veidojas. Ir Justīns, tāds herētiķis, un viņa mācība ir aprakstīta vienā citā darbā, un viņš stāsta par Elohim un Edem. Elohim ir Dievs vīrišķais, un Edem ir dieviete sievišķā. Viņi kopā veido savienību un iedibina tādu pāri vai laulību, un caur šo te savienību viņi rada visu pārējo pasauli, arī cilvēku. Tad nākošais līmenis, kas tiek veidots, ir Ādams un Ieva. Viņi it kā iemiestro šo te svēto laulību, viņi ņem modeli no dieviem un iemiestro praktiski cilvēku vidū to, ka laulība svēta starp vīrieti un sievieti, un tie pašā laikā arī starp sievišķo un vīrišķo, jo Elohim reprezentē garu, kas ir vīrišķa kvalitāte, un Edem ir dvēsele, kas ir sievišķa kvalitāte. Un tad šajā te praktiski cilvēku laulībā ir divos līmeņos. Vīrietis ar sievieti, kas ir svēta savienība kosmiska, kā arī sievišķais vīrišķais vai gars un dvēsele, kas arī kosmiska savienība. Un tas motīvs iet ļoti cauri ar daudziem citiem gnostiķu darbiem, ka sieviete vai sievišķais pārstāv dvēseli, savukārt vīrietis un vīrišķais pārstāv garu, un šī savienība veido tādu svētlaimīgu pilnības stāvokli. Taču nākošais, šim pašam stāstam klāt, nākošais aina 2, Elohim pamet savu dāmu, jo ir jābūt vienam tikai, vienam labajam, viņš pamet savu dāmu. Un tad, cik sapratu, tie praktizētāji šīs te mācības, viņi rituālu, kas varētu būt kristību rituālā, arī atdarīja šo pašu kosmisko principu. Cilvēks ar kristībām ļauj savam garam atdalīties no ķermeņa un dvēseles un uziet atpakaļ augstākajā realitātē, tādēļ parādot, ka cilvēks paliek ar sievišķo pusi, ar dvēseli, un cilvēku pamet gars, tāpat kā Elohims pameta savu Edenu, savu sievu.
lai gan vēl trešais aspekts sociālajā dzīvē, tīri cilvēciskajā vidē, netika prasīts, lai vīrs pamet sievu. Šī te savienības starp vīru un sievu, kā sociāli tāds fenomens paliek, vienīgi tajā simboliskajā rituālajā nozīmē šos cilvēkus pametis viņa gars. Tas ir viens piemērs, kā var skatīties uz savu dzīves studijām, savām problēmām. Nākošais ir valentīnietis Teodors, arī gnostiķis. Viņš runāja par Ievas atšķiršanu no Ādama, un šiem arī ir simboliska nozīme. Tātad Ieva reprezentē dvēseli, un Ādams ir gars. Un šī atšķiršana, kad ir bijis sākumā bijis viens cilvēks, un tad rodas Ādams un Ieva, parāda to, tad cilvēka nepilnīgu stāvokli, ka cilvēks ir Ieva, jebkurš cilvēks, arī vīrietis ir Ieva, jebkurš cilvēks ir tikai dvēseli, tad viņam iekšā tikai dvēseli, tikai sievišķais, un Ādams ir kaut kur citur. Jebkurš gars ir citur, viņi ir atdalīti. Un šī pestīšana cilvēka var notikt tajā brīdī, kad cilvēkā atkal saplūst iekšā Ādams un Ieva, vai atkal tas pats savienojas, atkal gars ienāk atpēc cilvēkā un savienojas kopā ar dvēseli. Tad atkal šis sievišķā un vīrišķā princips ir cilvēka atkal jāsavieno atpakaļ, lai būtu pilnības stāvoklis. Tad vēl viens no Justīna, ko es pirmīt pieminēju, kurš man liekas, tas gan tāds interesants piemērs, ka bērns, kurš ir piedzimis, es domāju, kas ir domāts cilvēks pirms kristībām, viņš tiek uzskatīts par nepilnīgu, par vāju, bez formas, jo viņš ir piedzimis tikai no mātes. Viņš ir tikai, viņam ir iekšā tikai sievišķā sēkla, viņam ir šī dvēsele. Savukārt cilvēks vai bērns kļūst pilnīgs tad, kad viņam parādās arī otrs vecāks. Tas ir tēvs, vīrietis, kas ir pestītājs. Kristus, protams. Un tad parādās šī te otra puse, tad šis te bērns kļūst pilnīgs, formēts, un viņš ir aizsargāts viņš vairs nepakļaujas tam, kā pasaka, no dzīves, kad bērns ir slims, viņam nav imunitāte, viņš daudz slimo, viņš daudz cieš, viņš var nomirt. Ja pienāk klāt tēvs, varbūt kā zāles, bērns kļūst vesels, viņam kļūst labāk imunitāte, un tā arī tas apzīmē šīs te bērnu metafora, kādā veidā cilvēkai jāsvienojas vīrišķajam un sievišķajam. Nākošais. Tāks. Un tad no tādiem piemēriem var redzēt, ka vājš cilvēks, kurš ir pakļauts šai pasaulē, kurš ir pakļauts ķermenim, kurš nav garīgs, ir tikai tāds cilvēks, kurš pārstāv sievišķo pusi, sievišķo principu, un tās viņš līdz tam brīdim, kad viņš sastopās ar savu vīrišķo pusi, šis cilvēks, un viņš kļūst pilnīgs. Tāks varētu pastāstīt varbūt par valentīniešu laulību kambari. Valentīniešu laulību kambaris sākas jau pašā augšā pie Dieva kosmoloģijā. Ir tā. Te kaut kur ir Dievs, tur viņš nav izzināms. Un Dievs ietvers arī pilnīgi visu, viņš pārstāv visu, viņš pārstāv sievišķo, vīrišķo. Un viņš pats no sevis var radīt tālāk. Viņš emanē tālāk nākošo, tā teikt, paudzi vai savas īpašības. Tās ir pleroma un eona, ko jūs noteikti arī zinat, kas tāds ir. Un viņš rada, to diezgan interesanti, viņš rada to par pāriem. Viņš rada sievišķo eonu, viņums ir agape, un viņš rada vīrišķo eonu, kas ir pistis. Un nākošās eonu paudzes var rasties tikai tad, ja tiek savienotas sievišķais un vīrišķais. Un tad atkal rodas nākošās sievišķais un nākošais vīrišķais, tad vēl kaut kas rodas un tāds milzīgs koks izvēršās. Un tā rodas tā pasaule, kas ir pilnīga, pārstāvot tās divas puses. Savukārt stāsta kritiskais moments iestājas tajā brīdī, kad te ir Sofija, kas ir sievišķais eons, un viņa skatās uz tēvu,
Viņi skatās uz tēvu, un viņi redz, ka viņš viens pats no sevis var radīt. Un Sofija domā, es taču no sevis vienu pati var radīt. Viņas vīrieši to partneri viņam pasūta tālāk un rada no sevi. Un tas, ko viņa rada, iezīmē plēronas galu. Jo tas, ko viņa rada, ir nekas, kaut kas tāds, kas nav līdzīgs nekam plēromā, kurš nav pilnīgs. Un tas ir demiurgs, nepilnīgais bērns. Un kāpēc viņš ir nepilnīgs? Tāpēc, ka viņš radies tikai un vienīgi no sievietes, no sievišķās daļas. Jo tev ir jāatcerās tas, ka sieviete ir pasvītāta. Tas nozīmē, ka sievišķais eons rada substanci, matēriju, masu. Savukārt vīrišķais eons šajā gadījumā viņš to masu formē par kaut ko reālu. Viņš izmanto potenciālu, kas ir dots, un viņš viņu rada aktīvi. Sofija radījusi kaut kādu masu, kas ir demiurgs, un kas ir tikai tādā dvēseliskā līmenī. Un tad šeit sākas bērnu stāsts par Ādamu un Ievu, kas vienalga paliek tikai dvēseliski un tikai sievišķi. Un Ādama un Ievas arī atšķiršana arī iezīmē šos divus principus, kad uz šīs pasaules iestājusies nāve. Nāve kā koncepts, kad nav sieviete un vīrietis kopā vienā cilvēkā, ka nav cilvēks, ir sieviete un vīrietis. Un tas otrā līmenī norāda to, ka nav gars kopā dvēseli. Un tad tiek stāstīts par šo laulību kambari, kas ir tāds kā ceremonija, rituāls, kurā cilvēks atkal savienojas ar savu līgavaini. Cilvēks ir līgava, vīrietis vai sieviete, cilvēks ir līgava. Viņš ir šī sievišķā puse laulību kambaru savienībā. Un laulību kambaru varētu vislabāk, kas ir tas, ko pētnieki atrod, kas varētu būt laulību kambaras, ir kristības. Un pirmais laulību kambaru gadījums ir Jēzus kristības Jordānas upē. Un tas ir Filipa evaņģēlijā rakstīts, ka Jēzus iegāja šajā laulību kambarī un kā jaunavs savienojās ar tēvu, un kā savienojās līgavains ar līgavu, un iznāca ārā jauns cilvēks, līgavas un līgavaiņa, kopēji radītais bērns, tas ir jaunais cilvēks. Un mēs zinām, ka kristībās cilvēks saņem svēto garu. Un arī tas pats modelis, ka svētais gars ir tā vīrišķā puse, ja mans eņģeliskais dubultnieks, manas līgavaiņas, kurš man nav, esmu viena pati dvēsele, noklīdus pasaulē, un kristībās saņemu šo te savu līgavaiņu, kurš ir mans pestītājs pie reizes, un es kļūstu pilnīgi, jo man ir abas divas manas puses. Un tas ir laulību kambaris. Vēl kāds piemērs par šiem dzīves jautājumiem ir vienā valentīniešu darbā, kas sauc dvēseles eksegēju vai dvēseles izmeklēšanu, kur sākotnēji dvēseli ir pie tēva, plēromā, un viņa ir androgīna. Androgīna nozīmē, ka vienā tajā eonā viņš ietver gan sievišķo, gan vīrišķo. Viņās abasmies, un viņa ir pilnības stāvokļi, tā ir pilnība. Savukārt kļūdas pēc dvēseli krīt, un dvēseli krīt pasaulē, un viņa iemiesojas sievietē, sievietes tēlā, viņa kļūst par prostitūtu. Un tikai tad, kad viņa nožēlo savus grēkus, pieņem kristības un saņem to savu līgavainu, kas ir pestītājs, viņas vīrišķais partneris, viņa kļūst pilnīga. Un šajā gadījumā šī prostitūta sieviete ir domāta atkal pārnestā nozīmē. Dvēseles prostitūcija attiecas uz jebkuru cilvēku, gan uz vīrieti, gan uz sievieti. Tādā nozīmē, ka kā mēs pietuvamies, mēs esam savas miesas bērgi, vai mēs tomēr tiecamies uz augšu. Pēdējais pirmais no šī paša Filipa evaņģēlijā ir par nešķīstajiem gariem. Jebkurš vientuļš cilvēks, kurš ir viens pats, viņam, tā ir tā interesantā lieta Filipa evaņģēlijā, ka viņš nerunā tikai par sievietes pusi, kur ir nomaldījusies, bet arī par vīrišķo.
Un tur tiek teiks, ka kurš vientuļš cilvēks ir pakļauts divējādiem uzbrukumiem. Viņa garīgajam es var uzbrukt nešķīstie gari, kas ir, ja es esmu vientuļa sieviete, tad var uzbrukt manam garīgumam, manam garīgajam es var uzbrukt vīrišķi nešķīstie gari. Un savukārt, es esmu vientuļa sieviete, man tīri fiziski var uzbrukt nešķīsti vīrieši. Un šo te problēmu atrisina Filipa evaņģēlijs sakot, kad jums ir divu veidu laulības jāveic. Jums vajag apprecēties ar vīrieti, tad jums neuzmāksies neviens cits vīrietis, un arī salauzties ar savu dubultnieku garīgo, un tad jums būs piepildīta tāda vēstule, jums neuzbruks nešķīstie ļaunie vīriešu gari, vai arī pretēji vīrietim būs tas pats viss attiecināms uz to sievišķo pusi. Nu jā, tas ir viss. Lūdzu, jautājumus? Vai no jau apokrifiem nāk priekšstat par inkubusu un sukubusu, kas viduslaikos bija izplatīti? No apokrifiem? Jā. Es īsti nezinu. To jautājums neesmu tā vairāk pētījusi. Bet tas priekšstats, ko tu saki, ir tas pats, kas Filipa evaņģēlijā atrakstīts? Es domāju, ka ir noteikti sanāks savs. Ir, jā. Jā, lūdzu. Vai arī kaut kādā beigās secība, jāpēc tas fiziskais vīrietis vispirms, bet garīgais ir otrādāk vai kaut kādā? Nē, tas ir laikam ir pilnīgi vienalga. Tu arī var neprecēties nevienu, tu var palikt viens pats, ja tu vēlies, bet tu tikai sargies, tad izvēle. Tas nav likums. Tas ir vairāk kāds pašaziņā, protams. Es domāju, ka kristības ir sava garīgā glābšana, pestīšana, būtu noteikti nedaudz augstākā līmenī, kā tas fiziskais, jo fiziskajam ir izvēle, tu var palikt viens, tu var dzīvot pārī, kā tu gribi, bet tomēr pestīšana nāk tikai un vienīgi caur to, ka savienojas ar savu līgumēku. Tas garīgais līgumēks ir domāts kā Dievs? Tas garīgais dubultnieks. Filipa evaņģēlijā rakstīts, ka šīs te garīgās laulības notiek starp draudzi un Kristu. Tas nozīmē, ka Kristus ir šī te puse, kas ir pestītājs, aktīvā puse, tad viņš ir vīrišķais un draudze. Tātad visi šie te klupošie kristieši, esmu kristieši, tā ir līgavas puse. Cilvēks. Man ir jautājums par to eminēšanu. Būtībā katrs no tiem eminēm, viņam ir kāda tā augstākā dieva īpašība. Jā. Viņš iemieso. Bet ja viņi iet dažādos virzienos, tad šeit ir dažas īpašības, šeit ir dažas īpašības. Kad viņas eminē uz nākamo pakāpi, vai viņiem var piemest tās īpašības, kas ir kādā citā pakāpī. Tad būs ļoti sarežģīti pateikt. Bet domā, vai īpašības neatkārtojās? Jā. Es domāju, ka neatkārtojās. Tam nevajadzētu atkārtoties. Jo, ja eoni var būt bezgalīgi daudz, Dievs sakurs arī to visu to potenciālu, jebkam, es domāju, ka tas potenciāls ir milzīgs. Viss, kas šeit atrodas, viss, ko jums jūtamies, kas man pateiks, tas viss atrodas noteikti. Es neesmu redzējuties, ka kosmoloģijās, kad atkārtotos eonu īpašības vārds. Jā, man būtu jautājums, kā tas ir gnosticismā, jo es to arī neesmu sapratis vēl joprojām. Proti, bibliskajā tradīcijā tu jau zini, ka ir šī viena no imago Dei interpretācijām saistīta ar sievietes un vīriešu vienību, vienotību, kur, protams, uzreiz izraisās jautājums un ļoti dažādas hermenētiskas pieejas, ko tas nozīmē? Vai tas nozīmē savas vīrišķības vai sievišķības uzdošana, saglabāšana un tam līdzīgi? Piemēram, gnostiskajā tradīcijā, sevišķi, piemēram, Nākamādī tekstos, tajā pašā Filipa evaņģēlijā, to laulību, kambaru un daudzos citos ir arī tas, un kur tu saskati, vai
vai tur ir izteikti šī imago Dei funkcija tajā sievišķajā un vīrišķajā, un kā tā vienība var būt atšķirībā no kanoniskiem, vai tā kā kanoniskajos, tas ir tāds man grūts jautājums. Kāda atšķirība no kanoniskajiem? Jā, domā. Nu, pirmā atšķirība varētu būt tāda, ka cilvēku vai vīrietis un sievieti radīja kanoniskajos dievus. Dievs atzīst par labu esam. Savukārt gnostiskajā mācībā cilvēku vai sievieti un vīrieti radīja demiurgs. Un sievieti viņš radīja nevis tāpēc, ka viņš gribētu, lai būtu partneris šim te noskumušajam vīrietim, bet tāpēc, ka viņam bija praktiski ļauni nolūki. Un tā varētu būt tas jautājums, vai gnosticismā cilvēks ir Dieva tēls, ja to nav radījis Dievs. Bet no otras puses, tad, kad demiurgs radīja cilvēku, viņš to radīja, tas ir arī biblisks motīvs, kad pār demiurgu un ņakoniem līdzinājās Dieva gars cilvēku formā. Un demiurgs pastījās uz augšu un teica, radīsim viņu pēc viņa tēla, pēc Dieva tēla un mūsu līdzības. Tātad tur ir, un tas pats moments, ka cilvēkā tiek iepūst, demiurgs cilvēkā iepūst tomēr to dzirksti, kas nāk no plēronas, arī parāda to cilvēku līdzību. Jo tā līdzība, kas ir cilvēkam ar Dievu, ir tieši tā dzirksts, pati dzīvība, man liekas. Bet tajā